Ir piepildījies vēl viens sapnis. Tāds noskaņojums valdīja aizvadītās nedēļas nogalē Madonas novada Smeceres silā, kur tika atklāta jaunizveidotā BMX trase. Tiesa, trases iemēģināšana notika jau jūnija sākumā, kad to izbrauc arī pats olimpiskais čempions Māris Strombergs, taču šoreiz tika griezta atklāšanas lenta, skanēja apsveikuma un pateicības runas. BMX trase Smeceres silā ir tapusi veiksmīgas sadarbības rezultātā starp Madonas novada pašvaldību un vienu no slavenākajiem Latvijas riteņbraucējiem Ivo Lakuču. Sajūts ir foršs, mēs esam beidzot tikuši tik tālu, ka varam rīkot sacensības, lai tur visi tur vajadzēja nostāties un visi tā ieņemt savu vietu. Un visi ir Latvijas braucēji sabraukuši, viņām izprovērši trasi un atzinība ir no braucēju puses ļoti laba un ir interesanti. Un vēl viena ļoti konkrēta spējīga trase ir Latvijā izdevies. Starta kalns ir tāds, ka mēs visu pārējo trasi pēc viņa arī izveidosim arī turpmāk. Tā kā darbs gandrīz ir nemitīgi pie trases vajadzīgs, jo parādās tur ūdentiņš, bet galvenie, kas mums nākšogad paliek, tas ir noteikti, kad virāžs būs asfaltēts, lai mazāk arī darbs un lielāks ātrums, lai lielāku ātrumu lai braucēji var sasniegt. Protams, bišķiņa apkārtnīti uztaisīt tā, lai nav tik daudz smiltis apkārt. Tāda sīka darbi, bet tā lielumā starts ir, finišs ir un puikas var doties trasē un cīnīties par vietām. Šī būs jau top 3 Latvijas trase, tātad top 3 jau noteikti jau nākušajā būs Latvijas čempionāts. Noteikti būs kāda Madonas balva, jo klubam, protams, būs arī vietējās sacensības vietējiem madoniešiem. Tā kā to, ka jau Latvijas čempionāts jau nākošajā gadā un attiecīgi pēc apstākļiem, kurā laikā mēs vairāk plānojam uz Madonas pilsētas svētkiem, lai arī kaut kāds sportisks pasākums. Tā kā Latvijas čempionāts un 150-200 dalībnieki te ir garantēti, jo Latvijas čempionāts tomēr ir diezgan populārs Latvijā tieši BMX-ā. Un es arī domāju, ka Māris Strombergs arī gribēs piedalīties un izprovēt šo ātro foršo trasi. Jaunās trases atklāšana un tai sekojošā Madonas kausa izcīņa pulcēja pašvaldības vadītājus, lielus un mazus sportistus, viņu vecākus, līdzjutējus, kas atzina trases kvalitāti un arī sarežģītību. Es biju to cilvēku vidū, kas 1988. gadā dibināja BMX federāciju Latvijā un bija pirmais šīs federācijas prezidents, kad vēl pat sapņos nerādījās, ka BMX būs olimpiskais sporta veids. Bet mēs gribējām attīstīt Latvijā sporta veidu, kurā ir nodarbinātas ģimenes, kur bērni ir kopā ar vecākiem, draugi un viņu kaimiņu ģimenēm, kas kopīgi dara darbu, vieni taisa ēst, otri taisa riteņus un trešie brauca ar tiem riteņiem un sacenšās. Tā bija tā pamata ideja – attīstīt ģimenisku sporta veidu Latvijā. Un tad, kad BMX kļuva par olimpisko sporta veidu, tad, protams, atlika tikai nedaudz piestrādāt, lai Latvija paceltos pašās olimpa virsotnēs. Un mūsu pirmais olimpiskais čempions Māris Strombergs ir apliecinājums tam, ka pirms 20 gadiem uzsāktais nebija darīts veltīgi. Un domāju, ka madonieši pēc 5, 7, 10 gadiem arī novērtēs šīs trases uzcelšanas nepieciešamību un to, ka Madonas jaunie sportisti var braukt šeit, var braukt citās Latvijas trasēs, nest Madonas un Latvijas vārdu pasaulē. Un kas zina, varbūt pēc 8 vai 12 gadiem olimpiskais čempions būs madonietis. Jaunā trase ir kā papildinājums jau esošajai Smeceres silas sporta bāzes infrastruktūrai, kur noteicošo vietu ieņem slēpošana un biatlons. Smeceres silā ir radīti priekšnoteikumi BMX sporta veida attīstībai ne tikai Madonas novadā, bet arī plašākā apkārtnē. Jau tagad Madonas komandā trenējas 14 bērni, kuru sapnis ir līdzināties Mārim Strombergam. Kāpēc tu brauc BMX-ā? Nezinu, patīk aizraušanās. Tāda. Un kā tev patīk, ka tagad Madonā tev trase ir pašai? Forša, bet arī, kā runā, kad viena no grūtākajām. Jā. Tas ir kaut kas neaptverams, kas šeit Madonā notiekās, jo gadu atpakaļ vai 2 pat iedomāties to nespējām, ka mēs šeit varēsim kaut ko tādu uzbūvēt. Man trūkst vārdīgi. Mēs braucām, sākumā trenējāmies uz Valmieru. BMX klubā Cēsis, trenējāmies Valmierā, tad trenējāmies Cēsu Uplandu trasē, kura tagad ir nojaukta, ja, bet tā tas viss aizgāja un
tā tas viss tika ierauts tajā virpulī, kad, man liekas, atpakaļ ceļa nav tur vairs. Tagad tik uz priekšu. Laikā, kad līdzekļu nepietiek, liela nozīme ir prasmei sadarboties, saprasties un ticēt izvirzītajam mērķim. Jaunās BMX trases tapšana ir apliecinājums veiksmīgam rezultātam, kas sasniegts ar entuziasmu, darbu un pārliecību savai idejai.